Mūsdienu globālajā pasaulē konkurence ir galvenais progresa virzītais spēks. Un, lai sekmīgi piedalītos globālajā konkurences cīņā, ir svarīgi objektīvi izvērtēt situāciju reģionā, izvērtēt Latvijas priekšrocības un atrast veidu, lai rezultatīvi attīstītos globālās konkurences apstākļos. Tā arī bija galvenā valdības motivācija, inicējot pirmā visaptverošā valsts konkurētspējas ziņojuma izstrādi, piesaistot starptautiski atzītus ekspertus šajā jomā. Šī dokumenta viens no galvenajiem uzdevumiem ir izvērtēt objektīvos Latvijas konkurētspējas ietekmējušos faktorus un sagatavot rekomendācijas pastāvīgai Latvijas konkurētspējas uzraudzības sistēmām, tā lai neatkarīgi no politiskās situācijas vai valdību maiņām būtu pastāvīga konkurētspējas sistēma, kas ļautu ilgtspējīgi uzlabot valsts konkurētspēju, tādā veidā palielinot arī ekonomikas izaugsmi un iedzīvotāju labklājību. Un šodien Zviedru ekonomikas augstskolā arī tiks prezentēti pirmie šie projekta rezultāti.